Tā, labdien, klātesošajiem. Es esmu Matīs Dūviņš. Gribēju pateikt uzreiz paldies mājoklim par iespēju šeit piedalīties, īpaši Katrīnai Sadovskai par darbu tapšanu palīdzēšanu. Tātad man ir maģistra grāds būvniecības darbībā un nekustamā īpašuma vadīšanā. Kā es arī esmu kvalificēts būvspeciālists elektroietaišu izbūves darbu vadīšanā no 1 līdz 35 kV. Vairāk kā 20 gadus esmu nostrādājis sadales tīklos, eksploatācijas jomā, kā arī uz doto brīdi īstenoju vairākus inženieru tīklu komunikāciju risinājumus Rīgas pilsētas reģionā. Un tā kā jau jūs konferences sākumā dzirdējāt, tad Rīgas nama pārvaldnieks, ar kuris konkrēti saskāros, māju uzturēja savā kompetenču ietvaros, un man tas likās par maz. Tad es devos nedaudz apgūt zinības Tehniskajā universitātē un arī ieguvu nama pārvaldnieka 5. kvalifikācijas līmeni, lai varētu apsaimniekot savā īpašumā esošu māju. Tātad, un kāpēc tieši ugunsdzēsības noteikumi? Tātad elektroietaišu, elektroiekārtu uzturēšana pamatojoties ministra kabineta noteikumiem 238 ugunsdzēsības noteikumi, tās piemērošanas ikdienas nama pārvaldīšanā. Tāpēc, ka mums valstī likumdevējs par pārbaudes instanci elektroietaišu eksploatācijā un uzturēšanā par pienākumu uzliks valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestam. Tātad, ko mēs aplūkosim? Mēs aplūkosim elektroinstalāciju, elektroiekārtu, elektroietaišu piederības robežas, elektroinstalāciju, elektroiekārtu pārvaldību, risku vadību saskaņojot projekts, dzibens aizsardzību un pārsprieguma aizsardzību. Tātad pārvaldnieks ir tā atbildīgā persona, kura tad arī ir uzņēmusies elektrotīklu eksploatācijas speciālista pienākumus un funkcijas, saņemot māju pārvaldībā. Tātad mēs esam saņēmuši māju pārvaldībā, esam veikuši vizuālo apskati, un vizuālās apskates rezultātā diezgan bieži konstatējam šādu te ainu ar inženieru komunikācijām. Tātad apskatīsim tādu ļoti tipveidu daudzdzīvokļu dzīvojamo māju, kā kolēģis teica, vidējo par slimnīcu. Tātad ir daudzdzīvokļu dzīvojamā māja. Daudzdzīvokļu mājai elektrība parasti tiek pievadīta sekojoši. Uz ielas stāv elektrosadale, kas noteikti ir Latvenergo īpašums. Tagad tas ir sadales tīkls, kas šo apkalpo. Tad mājā ir zemsprieguma ievads, kuru arī apkalpo sadales tīkls. Tad ir mājas galvenā sadale. Mājas galvenajā sadalē jau ir pārvaldnieka pārziņā. Tad ir stāvu sadalis, kur atrodas dzīvokļu skaitītāji. Dzīvokļu skaitītāji pieder sadales tīklam, un tad ir dzīvokļa īpašnieka ievads, kurš parasti tiek realizēts šādā veidā. Un tad šo te komerc uzskaites mēraparātu apsaimnieko daudzdzīvokļu dzīvokļu mājas pārvaldnieks. Tātad apskatīsimies schēmas veidā. Schēmas veidu mums ir aizbēgusi schēma. Tātad uz ielas atrodas sadales tīkla iekārta, pēc tam iet sadales tīklu kabelis uz māju, tad ir zemsprieguma pievads. No zemsprieguma pievada iet uz mājas galveno sadali, no mājas galvenās sadalas iet uz stāvvadu sadali, kurā atkal atrodas Latvenergo īpašums. Un tad ir tā teiktā noteiktā piederības apkalpes robeža. Un tad tikai dzīvoklis saņem elektroapgādi. Šādu te elektroapgādes veidu ir izveidots tanīs mājās, kas ir būvēta, teiksim tā, padomu laikā. Un tad agri vai vēlu pārvaldnieks saņem zvanu vai e-pastu no projektētāja,
kurš zvana un saka, ka viņš ir saņēmis tehnisko uzdevumu no sadales tīkliem par uzskaišu sakārtošanu, un lūdzu pārvaldnieku piedalīties projekta saskaņošanā un jauna projekta realizēšanā, lai varētu mājai pievadīt elektroapgādi un noteikt savādāku piederības apkalpes robežu, lai pārvaldnieku, kurš nav ne elektroenerģijas tirgotājs, ne elektroenerģijas pārvadītājs, izslēgtu no šīs te schēmas. Tātad nāk apvēles sadales tīklu pa ielu, viņš ienāk mājā stāv Latvenergo sadale, un tad aiziet elektroapgāde uz dzīvokli. Un pārvaldnieki no šīs schēmas sadales tīkli, teiksim tā, izslēdz, un pārvaldnieks var atvieglot uzelpot, jo tā elektroiekārta, kur nav pārāk labā stāvoklī, jo viņi ir pārņemti no daudzu 10 gadu eksploatācijas, ir izbeigusies, tas ir atrisināts, viņa it kā ir demontēta, un pārvaldniekam vairs ar dzīvokļu īpašnieku elektroapgādes jautājumu nav jānodarbojas. Tad vēl mājā ir tāda inženieru komunikācija tīkli, tā kā vājstrāvas. Vājstrāvas tīkli, viņi nav tā kā zemes grāmatā, viņi it kā ir, viņi kaut kur ir saistoši, kaut kur nav saistoši, un tādā brīdī, kad tu vēlies, teiksim, veikt koridoru remontu, un tur ir daudz dažādu nesaprotamu vadu, un ķeries klāt pie viņa demontāžas, tad vienā brīdī uzrādās komunikācija turētājs, atnes pārvaldniekam šādu te papīru un saka, ka tas ir saistošs. Tas ir apskatoties inženieru komunikācijas, kādas ir mājā, kuras ir saistītas ar pārvaldnieku un ar uzturēšanas darbiem. Un šīs te komunikācijām un instalācijām, kā jau iepriekšējais lektors teica, ir reizi 10 gados jāveic elektroinstalācijas pārbaudes mērījumi. Tātad tā ir skaitā zemējuma un zibens aizsardzības mērījumi. Tie ir noteikti ministru kabineta noteikumos 238. Un šos te mērījumus viņi ir jāveic certificētam elektroietaišu speciālistam, kur ir atbilstošs certifikāts, kurš ir tiesīgs šos darbus veikt. Un tad, kad pie jums atnāk šāds speciālists, vai jūs viņu izsauciet, ministru kabineta noteikumos 238. Ir konkrēti ierakstīts, kas tad būtu jāveic. Un tad, kad atnāk speciālists un apsako šo te māju, tad viņš saka, labi, pretestības mērījumus mēs varam veikt, cilpas nulles fāzes pretestības mēs arī varam veikt, pa to zemējumu. Skatīsimies, jo ir tā, ka sadales tīklu piedāvā 4 vadu sistēmu, tā, kas ir saucās TNC sistēma, kur uz māju pienāk tikai 4 vadu sistēma. Bet Latvijas Republikas likumdošana nosaka, ka mājā jau ir jāizveido 5 vadu sistēma, un zemējuma kontūrs ir jāveido pašai mājai. Un, teiksim tā, padomju laika būvēs viņš ir ļoti reti, kur izveidots. Un tad rodās jautājums, kā viņu izveidot un cik tas maksā. Un kāpēc mums tas ir jādara? Tātad, un ko prasa no tiem mērījumiem, kas ir jāveic? Tātad viens no mērījumiem, kurš ir jāveic, ir kontaktu savienojuma pārbaudu. Kontaktu savienojumu pārbaudu veids ar termokameras palīdzību. Un attaisot elektroinstalāciju, noslodze mums jāveic 75% no nominālā, bet tas ir diezgan grūti izpildāms. Bet pat nenoslogojot dažreiz no 75%, mēs redzam, ka šāda te elektroinstalācijas eksploatācija nebūtu pieņemama, jo, ja mēs redzam, ka guļkopnes, kā varētu teikt, ir augstas un strādā labi, tad tās, kas ir stāv, tās jau ir pārslogotas, un pie elektroietaišu pārslogošanas tas var novest pie ugunsgrēka. Tāpēc speciālists sastāda attiecīgu aktu, kad šis te defekts ir jānovērš,
Un tad to elektroiekārtu var droši eksploatēt tālāk. Nu, parādīšu piemēru, kā izskatās elektroietais, kā tam ir jāizskatās. Tātad no termokameras mēs varam redzēt, kā tai krāsu gammai ir jābūt ļoti vienmērīgai. Un jebkurš objekts, kas signalizē vai neiekļaujas tādā kopējā vienmērīgā tonī, jau norāda uz to, ka tai elektroiekārtai ir kāds defekts. Jā? Jā, droši, savādāk es aizmirsīšu. Nu, mēģina, tātad likumā ir ierakstīts, kad ir jānodrošina slodzi. Lielos industriālos objektos tāda kompānija, piemēram, kā Energolux, nodrošina pārnēsājamo slodzi. Viņš atved uz lielu slodzi, pieslēdz pie elektroinstalācijas un slogo to iekārtu tanī brīdī, kamēr mēs veicam termogrāfisko pārbaudi. Otrs jautājums, kas notiek pie tā nosvītrotā pārsniedz? Kā neatbilst, ko viņus pārtrauc? Nē, pārtrauc eksploatācija jau nē. Tātad elektroietaisē ir noteikts, ka tā normālā darba temperatūra ir līdz 60 grādiem. Nu, dažreiz kaut kur ir pieļauts 70. Nu, elektroietaisēs bojājums nenotiekās uzreiz. Viņš notiekās laika gaitā. Un tas parasti notiekās tā. Elektroietais darbojās 2 gadus ļoti labi, kamēr ir garantijas laiks, un tieši kā beidzās garantijas laiks, tā tas arī viss notiekās. Un šī slodze rāda, ka tas notiksies pakāpeniski. Tas jautājums nav tā, ka ir, protams, tādi bojājumi, kur mēs attaisam vaļā un redzam, ka attiecīgi notiksies tagad un tulītās bojājums, bet šis rāda, ka tas notiksies ilgākā laika periodā. Nu, un šis bojājums ir jānovērš, bet tas nav jānovērš minūtes laikā, bet, teiksim, nedēļas, 2 laikā. Jā, ja viņi jāmaina nost, jo viņi neatbilst tam, kur viņi atrodas. Tātad ir vai nu izmainīsies slodze, viņi ir palikuši lielāka vai attiecīgi ir slikti samontēti kontakti un, teiksim, elektriķis pārvalkot kontakts arī dažreiz var novērst šo te defektu. Vienkārši kāds ir aizmirsis kādu skrūvu pieskrūvēt. Nu, ja tā iekārta nav paspējuši tādā brīdī notiek, kamēr tā skrūva noskrūvē, tad viņi var arī mēģināt novērst tādā veidā. Tā, nu un tad katram lielam objektam, protams, ir eksploatācijas instrukcija. Un šie visi, kā lai saka, tas ir piemērs no viena industriālā objekta eksploatācijas instrukcijas. Tātad ierakstam daudz ministru kabineta noteikumus, cenšamies viņus, protams, visus ievērot, jā, bet nu ievērojam jau laikam mēs parasti biežāk tos noteikumus, par kuriem tiek paredzēts sods, ja viņi netiks ievērot. Un tātad, kāpēc tieši ministru kabineta noteikumi 238? Tieši tāpēc, ka tie noteikumi, kurus var kontrolēt valsts, un ja viņi netiek piemēroti, tad attiecīgi tiek piemērots sods. Un tas ir tas stimuls, kāpēc viņi būtu visvairāk. Tas ir piemērs, tas ir brīvi pieejams. Mēs varam tādā instrukcijā ierakstīt visu, ko mēs uzskatām par pareizu. Bet galvenie ir 238, jo sadales tīkliem ir ļoti daudz dažādu, teiksim tā, normatīvu. Latvijas energo komisijas lēmumi. Un nav saistošs daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās un industriālajos objektos. Jo mēs viņus varam piemērot, bet ir diezgan grūti vienoties ar sadales tīklu, lai jums tos lekus oficiāli izsniedz. Un vienīgais, uz ko mēs varam tā kā uz eksploatāciju balstīties, tie ir tie ministru kabineta noteikumi 238. Tieši tāpēc. Agrāk bija ļoti vienkārši. Agrāk bija noteikts tā, ja tev ir virs 100 ampēriem, tev ir vajadzīgs atbildīgais par elektrosaimniecību. Un tad kaut kādā brīdī tas viss pazuda un valsts teica, jums ir 238 noteikumi, lasiet visu un ievērojiet. Un tādā brīdī, kad jums atnāks ugunsdzēsēji, viņi jums paskaidros, ko jūs nesat ievērojuši. Ar ko vēl saskarās pārvaldnieks? Tātad, kā jau teicu, objekti ir jāatjauno, objekti ir jābūvē. Un, piemēram, komunālais apgaismojums izbeidzās, siltummezglam vai kaut ko uztaisīt. Un ko mēs vēl prasam no būvniekiem?
lai tie būvnieki un celtnieki, kas kaut ko būvē, par materiāliem iesniedz tādu atbilstības deklarāciju. Nu, tad šis ir atbilstības deklarācijas piemērs, jo būtu labi, ka viņi būtu. Bet ja viņa nav, 95. gadā man nodot māju, man neviena šitādas papīras nav. Jūs nedaudz apsteidziet notikums. Es jums tūlītās uz šo jautājumu atbildēšu ar nākošajiem dažiem slaidiem, kā ar 95. gada māju mēs ievērojam pilnīgi visu un kas uzņemās par šo atbildību. Jūs nedaudz, tātad, tas ir pie jaunu izbūvētajiem objektiem jāprasa. Šis ir tas ir akta paraugs, kā tad respektīvi tas notiekās. Ugunsdzēsēji ierodās, apsako un ieraksta. Ja paskatīties pēdējos 2 punktus, ja, kad lūdzu veikt elektroinstalācijas pārbaudi, tas ir akta piemērs, un tas ir saistošs. Jā. Tos man katrs 3 gadus uzliks. Jā. Man interesē, kā man tikt no tiem 238, kas saka, lai to... Nu labi, es jums atbildēšu ātrāk, tātad, un pēc tam slaidu veidā. Tātad, mums ir pienākums reiz 10 gados veikt elektroinstalācijas mērījums. Mēs izsaucam certificētu elektriķi, kurš veids, kā varētu teikt, objektu pārbaudu, un jūs saņemiet pārbaudu aktu. Un šis pārbaudu akts ir tas dokuments, par kuru elektriķis ir uzņēmies atbildību jūsu vietā. Tātad jums ir šis akts, jums ir elektroinstalācija apzināti, ka jums viņi var kalpot tuvākos 10 gadus tālāk, un jums vairs par neko nav jāuzņemas atbildību, jo atbildēs par to elektriķis. Paldies! Jā. Tātad elektroenerģijas uzskaits skaitītais sakārtēšanas procesa daudzdzīvokļu mājās, atgriezīsimies vēl pie viņa. Un kāpēc mēs atgriežamies pie viņa? Tāpēc, kad pārvaldniekam ir tā persona, kas zina, kā tā māja attīstīsies. Un tad, kad projektētājs izvēlās, kurā vietā ieprojektēt, piemēram, uzskaitas sadali vai kādu inženieru komunikāciju, viņš jau nezina, vai tādā mājā būs jāveic vēl kaut kāda, piemēram, ūdensvada nomaiņa vai pārbūves darbi. Tad pārvaldnieks ir tas, kas viņam parāda, kur tad īsti tā elektrosadala ir jānoliek, lai viņi netraucētu pārējām komunikācijām. Un tad, kad viņš šo procesu ir palīdzējis projektētājām, tad mēs ejam un prasām to 50+1 vai kā to citur noteica, teiksim, lai varētu šādu te projektu īstenot. Jo, piemēram, daudzdzīvokļu dzīvokļu māju uzskaišu sakārtošana sadales tīkla veids par saviem līdzekļiem. Tātad pārvaldniekam par to un dzīvokļu īpašnieku kopībai nebūtu jāmaksā. Tikai ir jāsagaida tas laiks, kad sadales tīkls būs iekļaus, jo to jūsu māja savā plānā un tās uzskaitas tiks sakārtots, un jūs no iekšējiem tīkliem, ko sauc par elektroapgādes, teiksim, līdz dzīvokļiem, būsiet atbrīvojušies kā pārvaldnieki. Mūsu mājā to nevar izdarīt, jo man ir 2 līdzti, man ir pietiekoši daudz sūkņu, par kuriem atbild kooperatīvas, neatbild jau dzīvokļi. Nu jā, bet jūs tiksiet no lielas daļas instalācijas, tātad tā instalācija, jūs vairs nebūsiet tā kā pārvadītājs, tā kā kurjeris. Jums nebūs jānodrošina to tie tīkli, kur sadales tīkli dod elektroapgādi katram dzīvoklim konkrēti. Jums būs palicis tikai lifti, sūkņi un lampiņas. Jums tā atbildība būs ļoti mazāka. Nu, ja jūs esiet šo stāvvadu nodevuši, kā varētu teikt, sadales tīkliem, tad jā, bet ja jūs to stāvvadu neesiet nodevuši sadales tīkliem, tad jums ir paveicies, ar ko es jūs arī apsveicu. Bet mājās jau ir, par ko mēs par riskiem runājam, arī trešo personu interesi. Un tagad, tā kā mēs pie jūsu jautājumu konkrēti runājam, pie jums atnāk tāds speciālists un saka, mēs te esam, piemēram, no reklāmas vai no kaut kurienes citurienes, un mēs gribētu no jūs to komunālo elektrību izmantot, piemēram, uzlikt uz mājas kaut kādu reklāmas banneri vai, piemēram, pieslēgt, es nezinu, kaut kādu tirdziņu jūsu mājas pagalmā. Un tad jūs esat tā kompetentā persona kā pārvaldnieks, kurš tad šo jautājumu arī lems, vai jūs variet, vai jūs nevariet. Un tad jums atnāk reklāmas devējs, es saku, nu, mēs jums uz sienas uzliksim tādu lielu, skaistu banneri, un mēs par to jums arī, kā lai saka, maksāsim naudu. Un tad ir jāsaprot, vai jūs to variet atļauties ar savu elektro pārvades līniju vai nevariet atļauties, jo citreiz viņiem tās vēlmes ir ļoti lielas, bet tās varēšanas mājai tomēr tās lielas nodrošināt vēlmes nav.
Tātad, respektīvi, ja jūs šos stāvvadus esiet nodevuši, tad vairāk jums tie ministru kabineta noteikumi 1041 laikam nebūs tik ļoti saistoši. Bet ja jūs neesiet nodevuši, tad jūsu elektroapgādes, kā varētu teikt, sistēmā pa vidu atrodas sadalas tīkla iekārta, sadalas tīkla skaitītāji vai kaut kādu, teiksim, trešo personu skaitītāju. Un, lai veiktu šādus darbus, to var darīt tikai kvalificēts vai apmācīts personāls. Tātad apmācīts personāls ir tas personāls, kur elektriķis ir iegūst B drošības grupu. Kvalificēts personāls ir tas elektriķis, kurš ir iegūst C kvalifikācijas grupu. Un elektrosadalu var taisīt vaļā tikai tāda persona, kuram ir elektrodrošības apliecība, kur viņš ir saņēmis akreditētā mācību iestādē. Mēs nevaram paņemt, piemēram, kaimiņu, atnāc attais man elektrosadalu, pieskrūvē man drošinātāji. Ja viņš pieskrūvēs un nekas nenotiksies, tad jau arī nekas nenotiksies. Bet ja tomēr tādā procesā kaut kas notiksies, tad viņš par to arī atbildēs. Un tas jau vairs nebūs tāds joks. Un tā mums rāda uz ekrānu, mums nerāda uz ekrānu. Balts ekrāns, labi. Tātad, esam atgriežušies pie zibens aizsardzības, pārsprieguma aizsardzības un 5. vada, kas ir jānodrošina mājai kā tādai. Tātad, ja ir, teiksim, padomju laika būve un tā sistēma ir vecām, tad uz māju, kā es jau teicu, pienāk 4 vadi, un tā 5. vada nav. Un to 5. vadu sazemējumu ir jāizveido mājai pašai. Ja jums ir paveicies, un, piemēram, jums uz mājas kāds pasaka, ka būs, teiksim, mobilā telefona antene, tad atnāk mobilā telefona operātājs, jums uzbūvē šo sazemējumu, uzliek anteni, un jūs viņu noteikti variet izmantot. Bet, ja jums nav personas, kas ir gatavs jums šo pasākumu organizēt, tad tas ir jātaisa mājai pašai. Un kamēr nav atnākuši ugunsdzēsēji un pateikuši, kad veiciet zemējumu ietaisas pretestības mērījumus, tikmēr jūs dzīvojiet un domājiet, ka kaut kad jau to jautājumu būs jārisina. Un tas ir tas brīdis, kad šī sazemējuma un pārsprieguma jautājums ir jārisina. Tad, kad mēs esam uzlikuši zemējumu mājai, tad mēs varam tādu elementu kā potenciāli izlīdzināšanas kopni mājā jau izveidot, un tad tā māja paliek droša. Jo kā parasti veido tipveida daudzdzīvokļu mājās drošības sistēma. Atnāk kvalificēts speciālists elektriķis un saka, mēs to TNCS sistēmu tūlītās jums izveidosim tikai dzīvoklī. Izvelk no dzīvokļa 3-vadu vai 5-vadu sistēmu un cieši pieskrūvē kāpņu telpā, koridorī pie elektrosadalas. Un tanī brīdī, kad mājā notiekās bojājums vai nodeg 0 vats, tad visas konstrukcijas ir zem sprieguma. Un tas ir ļoti bīstami. Un šādu te potenciālu kopni var izveidot tikai tad, kad mājā ir izveidot zemējuma kontūrs. Un tad, ja pavisam droša sistēma, tad vēl ir pārsprieguma aizsardzība. Ja mājā trāpa šī te kontūrā trāpa iekšā zibens, tad viņš slēdz nost mājas elektroapgādi un māja elektroapgāde tiek atslēgta. Tātad, kad mēs pārņemam māju pārvaldīšanā, mums ir jāsaprot, kāda sistēma mums tādā mājā ir. Mums ir skaitītāji, kurus mēs esam atdevuši sadalas tīkliem. Mums ir skaitītāji, kurus ir sadalas tīkli, bet kuru mēs tos stāvotus apkalpojam. Vai mums ir viens liels kontrolas skaitītājs un elektroenerģiju vienu kadastru ietvaros mēs tirgojam kā pārvaldnieks, jo arī šādi te projekti nav retums. Teiksim, dažu gadu atpakaļ tiek realizētajos projektos, lai šo projektu, teiksim, izmaksas samazinātu, attīstītājs pasūta vienu lielu komerc uzskaites mēraprātu skaitītāju pie mājas, saliek pa stāviem skaitītājus un elektroenerģiju pats tirgo kā sistēmas operators.
Tāpēc mums jābūt skaidrai vīzijai, kas par ko atbild. Un kādai dokumentācijai mums ir jābūt. Tātad šīs te ir rudens semināru tēmas, kuras mājoklis jums piedāvās par elektroietaišu eksploatāciju un pārvaldīšanu. Bet tas būs rudenī. Tātad vēl es gribu uzlikt mājokļa informāciju. Un tagad gribētu pateikt nedaudz paldies un jautājumus. Man ir jautājums. Jā. Kā var noteikt, ja man nav tā trešā sistēma, kas ir viens komerc uzskaitas mērķparāds uz visu māju un tālāk kontrols pētītāji par dzīvokļiem vai komunāliem, kā var noteikt, vai tie stāvokļi ir nodoti sadalstītājiem vai nē? Tātad, lai to var noteikt tādā veidā, tam skaitītājam, kuram ir līgums ar sadales tīkliem, tad tie skaitītāji būs sadales tīkli. Un sadales tīkli jums, ja jūs tā pazvanīsiet un painteresēties, jums jau viņi priekšā pateiks, kur ir piederības apkalpes robeža. Vai šo līniju apkalpo 100% sadales tīkli, vai tomēr to līniju, kur ir sadales tīklu skaitītājs, kādu daļu apkalpo arī mājas apsaimniekotājs. To var noskaidrot arī 8404 pa tālruni, vai uzrakstot viņiem e-pastu. Vai tas būtu visprātīgākais, jo tad jūs saņemsiet droši nepārprotam rakstisku atbildi. Bet sadales tīkli jau parasti savus piederības robežas nepieskaitītāji norāda, bet sadalās ārējā. Iznāk, tā daļa līdz atkal viņiem piederošajiem skaitītājiem jau ir atbildībā kādam citam. Nu, skatoties, kāda jums ir sadala. Dzīvokļu īpašniekam vai pārvaldniekam. Nu, tātad, ja viņi ir veikuši modernizācijas darbus un uzlikuši sadali, kur pieder sadales tīklam, jā, tātad skaitītājs atradīsies tanī sadalē un piederības apkalpes robeža arī būs tanī sadalē. Bet ja tie skaitītāji atrodas iekšā un tā elektroinstalācija ir mājas, tad tā piederības apkalpes robeža ir tāda sajaukta. Tātad ievads pieder sadales tīkliem, komunikācija tīkli pieder pārvaldniekam vai dzīvokļu īpašnieku kopībai, skaitītājs pieder sadales tīkliem vai Latvenergo un aizejošais kabelis pieder dzīvokļu īpašniekam. Šajā situācijā ir tāda absurda situācija, kad pārvaldniekam, kurš atbild par tiem tīkliem, par to daļu, nav piekļuvis, kā tikai maksājot sadales tīkliem, piesakot, lai noņem bonus un tik tiešām. Tieši tā. Tā kārtība mūsu valstī ir izveidota. Tad mēs ielagojam. Diemžēl tā viņš ir. Un to blombu... Es kā pārvaldnieks, es teiktu otrādi. Ja reiz tas man pieder kā pārvaldniekam, tad es lieku savu blombu. Tā būtu pareizi, bet diemžēl... Un sadales tīklu vai man maksā. Tā būtu pareizi, bet diemžēl šī ir tāda absurda situācija. Tātad mums ir fiziskā elektrība aizgājusi vienā virzienā un juridiskā elektrība ir aizgājusi pilnīgi citā virzienā. Jums kā pārvaldniekam ir jāpiesaka, teiksim tā. Nu, tad sadales tīkli jums atnāks, un es domāju, ka brīvi arī to blombu uzliks, bet ja jūs teiksiet, ka tā jau ir 10. reize, jā, tad jau varbūt, ka neuzliks. Tā modernizācijas process, tas ir ļoti brīnišķīgs process, jo mums bija reāls gadījums, kad tā nulli mums vienkārši eksploatācijas laikā pazūd, un tad, protams, radās pārspējums, tur ir 3 fāzes dzīvokļus, un Jā, un tad arī, nopietni. diemžēl tā bēdīgi viņš ir, jā, ar vecajiem tīkliem. Tā vēl daudz. Labi, jā, tad pārņemot māju eksploatācijā, pārvaldīšanā, jūs saņemiet arī šādu te pienākumu, no kur jūs tā kā nevariet izvairīt. Veicot šo apsakošanu, tad šo pārbaudas pasūtot, tur tiek norādīts, kas ir jāizdara, un pārvaldnieks, ka mums ir patvari iet un teikt, tas, kas attiec uz māju kopīgi. Viennozīmīgi. Viņš uzreiz informē pārējos,
mājokļos noņem no sevis atbildību. Viennozīmīgi, bet, lai noņemtu. Tas ir jādara. Bet, lai no sevi noņemtu atbildību, ir jāveic mērījumi atbilstoši ministru kabineta noteikumiem 238. Jā, nav jau jāgaida, kamēr atnāk likumdevējs un ar pirkstu norāda, ka tas ir jāizdara, bet tas ir, un pie tam, ja jūs neesiet veikuši mērījumus atbilstoši ministru kabinetiem tiem 238, jūs jau savu īpašumu variet apdrošināt, un jebkura apdrošināšanas kompānija jums viņu ar lielāko prieku apdrošinās. Bet tikko kā būs jāveic apdrošināšanas atlīdzība jāsaņem, tad pirmais, ko viņi paprasīs, atsūtiet tos elektrotehniskos mērījumus. Elektrotehniskos mērījumus ar atpakaļējošu datumu nevar pasūtīt, jo viņi visi tagad ir pārsvarā jāparaksta ar drošu elektronisko parakstu. Tātad var to veikt tikai certificēts elektriķis. Tas ir pieejams kādreiz tādā būvniecības ABC katalogā, lai cik tas dīvaini neizklausītu. Blējā mājaslapā, jo viņi tā arī saucās, viņi savu katalogu, jo tas ir vienīgais certificēšanas centrs, kurš certificē elektriķis tā nopietni. Jā, es nezinu, kā mums mācīja, jā, tātad iesitam iesitam internetā certificēts elektrospeciālists, elektrotehniskie mērījumi, un jums tur izlases ļoti liels, teiksim tā, katalogs, kur jūs tos speciālistus variet izvēlēties, bet jūs, teiksim, mājokļu ietvaros variet vērsties, un mēs jums tā atļausim izvēlēties no saraksta, kurš ir labākais, lētākais, lai neuzspiestu vienu konkrētu speciālistu no pieaicinātajiem. Principā jūs sakat, ka ja nav veikti šie mērījumi, tad arī, ja notiek šis ČP, tad principā nav pat iespējams iegūt apdrošināšanu, katram individuāli. Tātad, kā jau iepriekš runāju, tātad, ja jūs savā dzīvoklī esiet veikuši mērījumus un jums notiek tas ČP, tad jūs to prēmiju saņemiet. Bet ja tas notiekās, kā varētu teikt, nav pārvaldnieka apkalpes zonā, jā, un viņš nav veicis mērījumus, tad pārvaldnieks maksā visu zaudējumus no savu rēķinu. Ja viņš jau to atlīdzības prēmiju nevarēs saņemt. Tad jau viņš ir apdrošināts. Nu jā, bet apdrošināšana nedarbojas, ja jūs neesiet ievērojuši valsts likumdošanu. Vai jums uzliks sodu? Jā. Es neievēroju, es pat nezināju, ka šitie notiek. Nē, tie noteikti jau sen. Viņi stājās... Jā, viņi stājās 16. gadā spēkā, un līdz 16. gadam visi interpretēja to jautājumu, kā uzskatīja pa pareizi. Kāds uzrakstīja šādu protokolu, kāds uzrakstīja tādu protokolu, kāds ko un tad 16. gadā uzrakstīja to pareizo veidu, kā tad viņš ir jāveic, kādi protokoli ir jāpilda un kā tam ir. Rīgā centrā to sazinājumu, tas ir vesels pasākums, tas ir reāli projekts. Jā, jo jebkuru pārbūvi ir jāveic pēc projekta. Tad šādu te zemējumu kontūru uzzīmē projektētājs, pēc projekta jūs veiciet cenu aptauju, izvēlieties lētāko būvnieku, viņš jums uzbūvē šo te zemējumu kontūru, un tad attiecīgi vēl veic elektrotehniskos mērījumus, un tad jūs esat ievērojuši to, ko prasa. Jā. Jā. Gribēju pieminēt, ka elektroinstolācija mērījumi un zīdens novedēju sistēmas ir tikai maz daļa no visiem ugunsdrošības noteikumiem, kas ir 238. Viennozīmīgi. Un, ko es gribēju teikt, tas, ka iepriekš izskanēja jautājums, kurš ar to nodarbojās, tad gan ar šo jautājumu, gan ar daudziem citiem, īpaši dūmu tīrīšanu un ventilāciju tīrīšanu, kas arī ir periodisks pasākums, arī ar tiem es nodarbojos, un ja nu kaut kā, pārnāk kaut kā, tad droši varbūt nav. Jā, tā kā ministru kabineta noteikumi ir ļoti plaši, tātad. Kāpēc mums ir tik sliktā stāvoklī mājas? Nu, mājas ir tik sliktā stāvoklī, kā tās mājas ir tādā stāvoklī, kādā mēs viņus uzturam. Ja mēs to māju atrodam pietiekoši
iespēju finansējumu sakārtot, tad tā māja ir labā stāvoklī. Bet, ja to māju mēs atstājam tikai tādā uzturēšanas līmenī, lai viņi nesabrūk, tad viņi tā arī dzīvo. Tad māja ir jāpārņem pārvaldīšanā, un tad to māju var kaut kur virzīt, attīstīt. Tas viss maksā naudu, vienkārši ļoti lielu. Diemžēl. Nu, tā viņš ir, jā, bet... Zibens nometē ir obligāts jāprasīt likt vai opcionāli? Ugunsdzēsējs obligāti. Nu jā, tad jūs variet likt vai nu pasīvo, vai nu aktīvo. Tas ir obligāti prasīt tagad? Nu jā. Bet daudzām mājām Nu, tāpēc tas daudzas mājas dzīvo un gaida, kamēr atnāks ugunsdzēsēji un obligāti paprasīs. tā ir obligāti. Jā. Jūs nesenām mēs runājam ar renovāciju ar divu arhitektu, un viņš teica, nu, tā kā jūs gribēsiet to dzimens nometē uz pāvu? Nezinu. Nu, Tā ir obligāti prasīt, kā viņš man var jautāt, vai gribējuši vai ne. nu, visiem jau ir... Maksā naudu, viņš ir projekts. Jā, visi jau ir... Nu, Par to viņš var paņemt naudu. Jūs pateiksiet, ka es negribu. jā. Pašunieks atnāk un pasaka, ka vajag. Ja tā esat, teiksim, jau vecā mājā to renovāciju, tā esat to visu to zemējumu dzimens nometēs. Kā to var pielikt pēc tam klāt pie esošās, vai to trešo vārdu? Nu kā, tad arī jāveic iekšējo tīklu modernizācija. Tātad, ja jums no dzīvokļa ir izvadīta 3-vadu vai 5-vadu sistēma, jums atliek pievienot to 3. vai 5. vadu pie šī te komputūras sazemējuma kopuma. Jā. Ja nē, tad tas vads vienkārši karājās gaisā vai kāds pieskrūvē cieši pie elektrosadales un uztais jums TNC sistēmu. Otra lieta tad sanāk, kad ja maina to iekšējos vadus, tad kāds no prezentācijas daļa to vadu jau bija sadalas tīkls. Nu, tātad sadalas tīkls jau uz dzīvokli veido to 5-vadu sistēmu. Tātad, ja jums sadalas tīkli būs veikuši modernizācijas procesu, viņi pēc papīriem, vai arī ne pēc papīriem, būs atveduši visu sistēmu, un jums tādā dzīvoklī ienāks 3 vai 5 vadi, kā jūs būsiet pasūtījuši. Tātad viena fāze, zeme un nulle. Un to jums visu sadalas tīkls izbūvēs pilnīgi bez maksas, ja jums ir līgums ar sadalas tīkliem. Tikai jāsagaida tas brīdis, kad tas notiksies. Jā, vai arī jūs variet, jo ar sadalas tīkliem un noteikti daudz kur citur ir tā, kurš ierosina rekonstrukciju, tas arī maksā. Ja jūs izdomāsiet, ka jūs gribēsiet veikt stāvvadu rekonstrukciju un sadalas tīkliem nebūs pienācis laiks, jūs viņu varēsiet veikt, bet par saviem līdzekļiem. Ja attiecīgi jūs būsiet sagaidījuši to laiku, kamēr sadalas tīkli jau ir līdz jūsu mājai nonākuši un taisīs uzskaišu sakārtošanu, tad jums to 3-vadu vai 5-vadu sistēmu dzīvokli ievilks pa brīvu. Tad jau ir izdarīgi uznācis, par ko viņi gribēs vilkt ar laiku. Nu jā, tad jūs variet griezties ar iesniegumu sadalas tīklā un noskaidrot, kurā brīdī jūs māja paredzēta uzskaišu sakārtošanu. Ko īstenībā? Jā. Renovācijas procesā mēs liksim to 3-vadu sistēmā, viņi gribēs pēc tam 5-vadu pārlikt. Nu, tātad tas ir stāsts par stāvvadiem un stāvvadu, kā lai saka, rekonstrukciju. Ja jūs taisiet remontu kāpņu telpā un neesiet sagaidījuši sadalas tīklu rekonstrukciju, nu tad jums vai nu jāieliek vadi, vai nu jāparāda trase, vai nu jātais pēc tam vēlreiz remonts, kad sadalas tīklu to taisīs pa brīvu. Es vēlējos precizēt, vēlreiz par zibens aizsardzību. Skatot nesacītēti, noteikumi nosaka obligātu šo Ministru kabineta noteikumi 238. Tātad tas ir... pārbauda ugunsdzēsēju. Un to pārbauda ugunsdzēsējs. Es jums tur atradīšu slaidu. Pietiekami bieži sanāc ar ugunsdzēsējiem iet pa mājām un rādīt viņiem katru līdz šim. Tā es jums... Priekšrakstā personīgi man nav bijuši šādu veidu iebildumi par to, ka ir lūgta izsniegt projektu pirms projektu dokumentāciju par zibens aizsardzību. Nu, redziet, tas ir tā interesanti ierakstīts tajā likumā. Jūs reiz 10 gados jums jāveic mērījumi no tās brīža, kad tas ir uzbūvēts, un tādīs mērījumos ir ierakstīts, ka tas zibens aizsardzībai ir... Viņi... Nē, tātad, ja tā ir jābūt, kā varētu teikt,
obligāti. Un, redziet, likums prasa šādi, un tieši tāpēc mēs te tā paiesim bišķiņu uz priekšu. Rekur ir akts, un tad atnāk ugunsdzēsējs, un reku aktā uzrakst, ka viņai ir jābūt. To visu saprotu. Te noteikti vēl pārvaldnieki, kurš no jums ir saņēmis priekšrakstu par to, ka ar termiņu uzlikt ģimenes aizsardzību. Mērījums, man Nē, elektrības presības mērījumi. Zīmes aizsardzības mērījumi. Pagājušajā gadā man ierakstiem uzdeva sodu 150 eiro, ka man nav zīmes aizsardzības mērījumi. Man 4 gadi, kā mājai man ir, bet man bija nebija mērījumi. Un es zināju, ka tie, kas 6 gadus atpakaļ bija mērījuši, viņi man mērīja, pateica, ka tev viss ir kārtība. Bet viņi tajā apsekojumā nebija ierakstījuši. To, ka viņi pārbaudīja to pretestību un kā tālāk viņi ierakstīja, bet zīmes nodīšana viņi neierakstīja. Es par to samaksāju, bet Bažamies vēl 150 eiro maksā. Bažamnieki jau tā pirmo reizi neņem un nesos nevienu, iedod pietiekam garu izpildes termiņus. Nē, izpildes termiņš man bija pusgads, bet par to faktu, ka man tas nav izdarīts, man jau neteiksim, ka tas ir vienīgais. Man jau galā ir tur vēl, man ir domu novadīšanas sistēma, signalizācijas sistēma, katram dzīvoklim ir signalizācija. Man jau pietiekoši tā sistēma ir liela priekš ugunsdzēsējiem. Tā kā jau viņi atrada, man krāna nebija nomainīta. Bet galvenais punkts bija par to zīmes novadīšanu. Maksājā. Es viņam saku, bet jūs man agrāk nebija. Viņam ir plāns un viņš neko nezina. Viņam plāns ir 50. Nelīdz. Nu, tad jūs variet iekļaut apsaimniekošanas darbu plānā un Nu, redziet, ja līdz šim, kā jau pareizi kolēģi saka, priekšā varēja sarunāt, tad pēdējos gadus vairāk šo nevar sarunāt. Nē, es izdarīju, bet, kas saka, reiz 10 gados to var izdarīt, bet tas maksā pietiekoši lielu summu, ka, tā visu pārbauda, teikšu tā. Tas Kā mēs izdarījām par kolēģi labus telpā, viņš došu pirmā. Nu, jā. Droši ir pirmajā vietā, es neko nesaku, bet jūs saprotat, ka finansi tik tā, un pamēģinu tur runāt, kaimiņiem, kuri saka, tu tik daudz vāc un tu tik daudz maksā, par to nemaksāsi, par šito nemaksāsi, kad paklausies, un tu vispār tādu algu saņem, par ko tu saņem, tu taču neko nedari. Un viss, varbūt tā nebija. Es pēdējā sapulcē pateicu, es vairs nemāku nestrādāt, dariet, ko gribat. Un tad man bija galva. Tagad jūs esat šeit. Nē, es no savas gribētu samaksāt. Bet tad, kad jūs saprotat, visos laikam, tad, kad jākritizē, tad to tu neizdari, šito neizdari, un tad nedari. Un tad ir kopsapulcē, saka, jāizdara tas, izdara. Jāizdara tas, tu var nedarīt, šito izdara, šito izdara, šito un šito. Es saku, ja tu izdari. Labi, visiem paldies. Paldies, jā. Jā.